Ir noslēdzies konkurss par pasažieru pārvadājumiem Bauskas virzienā. Līgumu iecerēts slēgt ar apvienību Sijā Aips, akcijas sabiedrība Nordeka, Sijā Tukuma Auto un akcijas sabiedrība Liepājas autobusu parks veidoto apvienību. Gads sācies interesanti un jāsaka, ir tādas pozitīvas iezīmes, jo pirmo reizi konkursā ir pierādīts, ka ir ar dempinga cenām startēts, ar nepamatot zemām cenām. Par to mums ir prieks, ka Autotransporta direkcija to ir atklājusi, pierādījusi iepirkuma birojam, un konkurss ir noslēdzies, un var teikt, taisnība pirmo reizi ir uzvarējusi. Sabiedriskā transporta pakalpojumus līdz šim organizēja pagaidu kārtībā, pārvadājumu līgumiem nepārsniedzot 2 gadu termiņu. Līdz ar to cieta pārvadājumu kvalitāte, jo pagaidu līgumiem nav piemērojams augstas kvalitātes prasības. Ir vairākas lietas, ir viena pozitīva, viena negatīva. Ja? Pozitīvā, protams, tas, kad mēs veselu virkni uzņēmēju uz 6 gadiem dabūsim līgumu. Tas ir tāds, jāsaka, gan neliels, bet tāds pozitīvs solis, jo šie īstermiņa līgumi, kas bieži vien bija, tie neļauj uzņēmumam neattīstīties, ne strādāt. Negatīvā ir tā, ka joprojām notiek konkurss par zemāko cenu. Šī lieta nes sev līdzi ļoti daudz negāciju. Pirmkārt, tas ir kvalitātes kritums, otrām kārtām tādā konkursā labs pārvadātājs ar normālu cenu uzvarēt nevar. Līdz ar to viņam nav iespēja dabūt šos darba apjomus. Un faktiski tas var novest to, ka labs uzņēmums var beigt pastāvēt. Un slikts uzņēmums, kas ar negodīgām metodēm, ieiet pelēkajā zonā, par ko mēs līdz šim esam vienmēr lielījušies, ka asociācijas biedri nestrādā pelēkajā zonā, ja, tad šobrīd jau parādās pārvadātāji, kas ir gatavi strādāt negodīgi, veselu virkni līdzekļu neuzrādot, ja, līdz ar to viņi startē ar ļoti zemām cenām, kas nav reāls, un kropļo tirgu. Latvijas autoostu un reģionālo pārvadātāju asociācijas vadītājs Uldis Kolušs uzskata, ka ir jābūt noteiktiem kritērijiem, pēc kuriem būtu jāizvērtē iepirkuma konkursi. Lai pirmām kārtām parādītos patiesas cenas, kādas viņas ir attiecībā uz rezervdaļām, izeju materiāliem un degvielām. Otrs, ka noteikti būtu jāliek iekšā kvalitātes rādītāji, kādi ir jāsasniedz. Un trešām kārtām noteikti būtu minimālā alga vismaz jāieliek, jo šajā konkursā, teiksim, bija pārvadātājs, kurš dempingoja, kurš bija uzrādījis algu zem valsts noteiktās minimālās algas. Kas ir izsmieklis, protams. Ja? Jāsaka, tas nav tik vienkārši, ja? Jo iepirkuma likumā jau vairāk reizes šī norma ir mainījusies. Vienu brīdi bija noteikums, kad jāpielīdzina pēc vidējās algas nozarē. Tas varbūt nebūtu tas pats svarīgākais, bet minimālo likmi, kādai ir obligāti jābūt, tās būtu tomēr sociālās garantijas gan cilvēkiem, ja, gan arī šis sociālais fonds, lai cilvēks kādreiz aizjot pensijā, arī saņem cilvēkam cienīgu pensiju. Jau no aprīļa mēneša Bauskas virzienā brauks jaunie Čehijā ražotie Aips autobusi un pazīstamās Nordekai piedarošās Setras. Latvijas autoostu un reģionālo pārvadātāju asociācijas vadītājs cer, ka pārvadātājiem ar direkciju nākotnē būs veiksmīga sadarbība. Sekmīgi arī turpmāk sadarboties, veidot konkursus, kuros uzvar labākie, nevis tie, kas grauj šo sistēmu, ja, un attīstīt šo nozaru un sniegt labākus pakalpojumus, jo mēs visi gribam braukt ar jauniem, skaistiem autobusiem, un pasažieri arī sen to gaida. Ir jārada apstākļi, kad pārvadātāji to var izdarīt un kad saņem šo kvalitatīvo pakalpojumu pasažieri.